Piektdien, 26. maijā Rīgas domas portretu zālē notika preses konference par Rīgas kandidēšanu Eiropas sporta galvaspilsētas statusa saņemšanai. Šis pasākums ir, jāsaka, tāds Eiropas pilsētu nominācijas pasākums, bet tēma ir sports. Tam pasākumam jau ir pietiekoši ilga vēsture šai nominācijai, un līdzīgi kā ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, ir Eiropas sporta galvaspilsēta. Un, lai varētu pretendēt uz šo galvaspilsētas statusu noteiktā gadā, dabiski ir jāizpilda pieteikuma forma. Tas ir izdarīts, un šajā brīdī mēs pretendējam uz 2021. gadu. Šis ir pirmais tāds vizitācijas pasākums, kur pārstāvis atbrauc un iepazīstās, un mēs faktiski arī oficiāli nododam šo pieteikumu. Ja? Tālāk būs vēl tādas komisijas vizīte, kur arī skatīsies un iepazīsies ne tikai ar sporta infrastruktūru, bet būs tikšanās ar sporta organizāciju pārstāvjiem. Un pēc tam šī gada oktobris, novembris tiek pieņemts lēmums, kura no 3 pilsētām, Lisabona, Rīga vai Hāga, tad tiek nominēta 21. gadā. Ko tas dod pilsētai? Tas pilsētai piesaista tādu starptautisku Eiropas mērogu uzmanību. Otrs, pilsētai ir iespēja piesaistīt no dažādiem projektiem sporta infrastruktūrai, sporta dažādām aktivitātēm, papildus finansējumu. Kā izteicās Eiropas sporta galvaspilsētu un pilsētu federācijas viceprezidents Svensona kungs, Rīgai piemīt nepieciešamā pieredze, resursi un motivācija, lai saņemtu Eiropas sporta galvaspilsētas titulu 2021. gadā. Man ir bijis tas prieks redzēt ļoti daudzas sporta infrastruktūras piemērus pa visu Eiropu. Šodien no rīta mēs redzējām Olimpisko centru Rīgā. Un jāsaka, ka šis Olimpiskais centrs, kas ir Rīgā, ir viens no labākajiem Eiropā. Tam ir ko piedāvāt visiem iedzīvotājiem. Tas attīstās, tiek paplašināts. Un ja kāds man prasīs, kā veidot šādus centrus, es noteikti sūtīšu viņus pieredzes apmaiņā uz Olimpisko centru Rīgā. Eiropas sporta galvaspilsēta un pilsētu federācija vērtē ne tikai to, kas ir uz šo brīdi, kad tiek iesniegts pieteikums, bet arī ko pilsēta plāno veidot, ko pilsēta plāno attīstīt, kādu infrastruktūru tā plāno būvēt un ko tā plāno piedāvāt papildus saviem iedzīvotājiem. Mums tas ir ļoti svarīgi. Pēcpusdienā man būs iespēja apmeklēt skolu sporta apbalvošanas ceremoniju, un man šķiet, ka ir ļoti svarīgi investēt jau ļoti laicīgi šajā sportā, jo ja skolas vecumā bērns iemācās un sportot, iemācās priecāties par šo, tad sports paliek vispārējo dzīvi arī. Mēs noteikti vērtēsim iesniegto pieteikumu, bet mēs esam pārliecināti, ka pieteikums ir pieteikums spēcīgs. Šad un tad mēs domājam, ko tad mēs? Ja? Un, manuprāt, tas ir jālauž savā domāšanā. Mēs esam varoši, mēs esam sportot griboši, aktivitātes notiek. Es domāju, ka mums veiksies.